labs rīts, laba diena, kas nu kuram šodien tāds neliels brauciens. Atrodos uz slavenās Rīga-Liepāja Rīga šoseis. Ir jābrauc. Un vienkārši tāpat sākumā domāju, varbūt laivā, bet nē, vienkārši ieraksts. Jā, kā teicu, šodien svētdiena. Braucu Kaķenieki. Mans ātrums ir 62 km/h, apdzīvota vieta. Nevaru lēnāk pabraukt, jo aizmugurē man stāv brocēnu cementa vedējs, kurš vienkārši sēž uz bampera virsū. Kaķenieki beidzās. Par to cementu vedēju pateikšu tā, pa tām fūrām, kuriem tur drausmīgi vienmēr trūkst laika, jā. Pats arī esmu, kā agrā jaunībā gan braucis ar fūru un zinu, kā tas ir. Iepriekšējos rullīšos jau esmu par to teicis. Tur nav laika trūkums, tur ir prāta trūkums. Tas arī ir viss. Ir sevišķi mūsdienu fūrām, kurus nevar salīdzināt ar kādreizējiem maziem kamaziem un tam līdzīgām lietām. Piedodiet. Te nav laika trūkums. Kādēļ vienkārši tā runāju? Nu, mēs zinām, ka es saku bēdīgi slavenā Liepājas šosei, kur nepārtraukti notiek diezgan smagas avārijas pēdējā laikā. Diezgan bieži. Iepriekš kaut kā bija klusums. Ventspils šosei tā tur regulāri tika Liepāja, kaut kā vēl mācēja. Bet ir tā kā ir. Burtiski kaut kādas 6 minūtes atpakaļ. Man ātrums bija 98, es būšu godīgs, neteikšu, ka es te tagad baigi precīzi 90 braucu. Bija 98. Man līkumā aizgāja garām bembis, kā stāvošu. Pēc pieredzes un zināšanām, stabili savu 120. Atkārtoju svētdienu, trasē diezgan tukša. Vai tādēļ? Atkal tas pats brocēnu cementu vedējs Šenkers. Ir Annenieki, 50 jābrauc. Es no viņa biju atrāvies, viņš man atkal noķēra, atkal sēž uz bamperu virsū. Tātad Anneniekus viņš izgāja nesamazinot ātrumu vispār. Ne uz kilometru. Priekš kam tas vajadzīgs, protams, kāds teiks, jā. Nevienam jau netraucē, normāli džekam jāmauc svētdienā dubultais piķis. Tonu kilometri vai es nezinu, kā viņiem tur maksā. Es starp citu varu pajautāt. No Švenka man ir ļoti labs paziņa. Kurš man varēs pastāstīt, kā tad viņiem maksā riktīgi. Protams, viņam tur aizmugurē ir numurs ar astotnieku, tas bezmaksas saucamais. Ar jautājumu, kā es braucu, varētu jau pazvanīt un pateikt, ka braucu reti stulbi un sūdīgi, bet, neiešu tādēļ tagad apstāties, lai viņš man pabrauktu garām. Tā ir tā Annenieku pārbrauktuve. Te ir zīme 70, pēc tam ir 50, kuru neviens neievēro. Atklāt sakot, es pats arī ne. Bet kā par brīnumu šoreiz cementu vedējs arī piebremzēja. Nezinu, kas tas šīm. Tāds notikās. Bet labi, ne par to. Vienkārši tā, kas saka, nekāda temata, vienkārši gribējās tā braucot kādu gabaliņu,
parunāt, paskatīties, kas notiek, kas nenotiek, bet, izskatās, ka, kā jau teicu, svētdienā trase tukša, ja neskaita vienu bembistu, bumeristu, kuram spriežot pēc visa caurēja sākusies, un tādēļ viņš lido uz Rīgu noteikti pēc medicīniskās palīdzības uz kādu no klīnikām. Vajadzības spiež, tādēļ jālido ir cik nu var. Tad praktiski dotajā brīdī trase ir tukša. Neviena dižā skrējēja. Pagaidām nav iespējams, ka neviens vēl nav pamodies, kā jau pie svētdienas, kā vakar pēc sestdienas. Šodien agri no rīta braukt nemaz tā nevar. Ne, un katram alkometris ir bardačokā, un ne jau tur pēc izjūtām var saprast, ir vai nav, kas bišķiņi risks ir. Un, tu sazini, kā saka, dzīvē jau visādi gadās. Neviens pagaidām vēl īpaši nejoņo. Ja neskait tādus kā es, kuriem darba diena ir tad, kad viņa ir. Nevis tad, kad kalendārs par to ziņo. Un vienkārši braucot, tad interese un atrodoties uz šīs bēdīgi slavenās. Es gan braucu virzienā Liepāja Rīga, jā, tā kā tie visi notikumi, tie bija stipri aiz muguras tur, līdeni. Bet arī šajā posmā, teiksim, Biksti Rīga ir pietiekoši, sevišķi darba dienās ir pietiekoši daudz slimu un neadekvātu cilvēku, kas ir iedomājušies, ka šis ceļš pieder tikai un vienīgi viņiem, nevienam citam, un jebkurš cits uz šī ceļa ir tikai un vienīgi traucējums. Es jau esmu runājis tur par to maksimālo, nemaksimālo ātrumu un visi, jā, Jā, mums pēc noteikumiem ārpus apdzīvotām vietām, ja zīmes nenosaka kaut ko citu, teiksim, maksimālais braukšanas ātrums, šeit es gribētu pasvītrot, maksimālais braukšanas ātrums ir 90 km/h, nevis minimālais, kā neskādēļ to uztver tie, kas tiesības ieguvuši sākot tur no 2011. gada. Jā, nezinu, kādēļ viņiem māca, kā minimālais ātrums. Tas ir maksimālais ātrums 90 km/h. Minimālais ātrums nav noteikts. Par ātrumu vispār satiksmes noteikumos. Tie, kas viņus ir tikai redzējuši un priekš autovadītāja apliecības iegūšanas ir iekaluši galvā trafaretus, lai varētu nolikt eksāmenu, un iekaluši galvā eksāmena maršrutu, lai visu izbrauktu kaut vai aizniegtām acīm, kam visam vienādības zīmi aizmugurē var likt ne es jēdzu, ne es māku, bet autovadītāja apliecība viņi ir iegūši. Satiksmes noteikumus viņi nezin, jo 30 jautājumi iekaltie trafaretos tur nenozīmē zināt satiksmes noteikumus. Tur zina tikai vienas atsevišķi ņemtas situācijas risinājumu, bet ne noteikumu, kādēļ tādā veida, kādēļ ir tā un savādāk. Un tādēļ visi šie cilvēki nezin, ka satiksmes noteikumos ir rakstīts tāds teikums. Autovadītājiem ir jāizvēlās laika apstākļiem, ceļa stāvoklim un savai pārliecībai atbilstošs kustības ātrums.
Citiem vārdiem sakot, ja ārpus apdzīvotām vietām mums ir maksimālais ātrums 90, pārsvarā pamatā izņemot vietas, kur tas ir atļauts ātrāk, bet ir 90, tas nozīmē, ka braucot pa šo ceļu, man nav šis 90 obligāti jātur un nedod Dievs, es par puskilometru lēnāk braukšu nekā 90. Nē, man ir jāpastās līst vai nelīst lietus, jo tas ir risks uz ceļa, sniegs, apladojums un visi citi apstākļi. Man jāpastās, tā ir gruntenē, asfalts kāds, varbūt viņš ir izsvīdis, ja viņš ir izsvīdis, tā tad viņš ir slidens, jārā ir ļoti karsts. Bet, ņemot vērā, es te pavisam nesen uzzināju, ka skolās tagad fizika ir izvēles priekšmets, citiem vārdiem sakot, viņš nav obligāti jāmācās. Rezultātā pat pamat izglītība mūsu jaunajai paaudzei ir zem jebkuras katras kritikas. Tādēļ, ko nozīmē izsvīdis ceļš, viņi noteikti nesapratīs. Par ātrumu un bremzēšanas attiecībām, kinētiskajām enerģijām un inercēm un tā tālāk, tur vispār nav ko runāt. Tas priekš viņiem ir kaut kas no citas realitātes. Bet, diemžēl, vairāk vai mazāk tas viss ir jāizvērtē. Un jāieklausās sevi un vismaz reiz 10 jāuzdod jautājums. Es esmu Šumahers vai neesmu Šumahers? Vai vismaz tur, nezinu, Alonso, Bargelli, es zinu tos vecos braucējus, tagad jaunās, es pat nezinu. Man ir pieredze vai man nav pieredzes savākt tos tur 80 līdz 100-200 zirgiem, cik tur, kuram ir zem tās pakaļas paslēpt. Vai man ir pieredze momentāli izvērtēt situāciju un rast pareizo atbildi šīs situācijas risināšanā. Un tikai tad braukt un skatīties uz spidometru, odometru, spidometru. Un vērtēt, vai es varu braukt ar to ātrumu, ar kuru es braucu. Vai tā ir vienkārši tā vēlme izrādīt savu stulbumu visai pasaulē ar cerību, ka būs vēl kāda iespēja to izdarīt. Tāpat tās ir vēl viens jautājums jāuzdod, vai atšķir starpību starp datorspēli GTA un reālo dzīvi. Citiem vārdiem sakot, spēlē tur atjaunosies, reālajā dzīvē nē. Un tātad izvērtējot visus šos te faktorus, ir jāizvēlās šis te pareizais braukšanas ātrums. Un ja kāds brauc no mugurpuses, kādreiz, kad es arī mācīju saviem kursantiem braukt, mums bieži bija šitie te varianti pie krustojuma, tur noslēps, tur nevar 5 reizes uzsākt, tur īstās raustās lēkā kā varde. Tad prasies, saka, kas ir? Vai es gribēju ātrāk, es tur aizmugurē, tur... Es vienmēr kursantu skaties uz priekšu. Tas, kas ir aizmugurē, tā ir pagātne. Absolūti nav jāuztraucās. Un ja tur kāds neadekvāts, kuram ir caureja, vēdergraizes vai paziņojums par pēdējo kapa vietu, tas nekādā ziņā uz tevi neatiecās. Tā ir viņa problēma tur aizmugurē. Man daudz var pārmest, ka šādā veidā es tur brauc aizmugurē, pa priekšu vēlkās, es tur nevaru apdzīt, ka pretī nāk mašīnas, man tas ir stress, es uzvalkos. Cilvēki mīļais, tas ir tas trešais faktors, sava pārliecība, kas jāizvērtē. Ja tu esi tik stresains un tik neadekvāts,
tad tu pat tuvoties automašīnai nedrīksti. Kur nu vēl sēsties pie stūres un braukt? Ja tev ir besī katrs, kas tev priekšā kaut kādā veidā tur pa puskilometru vai pa 5 kilometri samazinājis ātrumu, netuvojies mašīnai. Pieraksties pie psihologa. Atrisini savu mentālo veselību, savas mentālās problēmas sākumā atrisini. Nevis Facebookā, TikTokā, Instagramā un visur citur publiski izrādīt, ka tev pusīte no ģimenes ir aizgājis ceļojumā un nav pateikusi, kad atgriezīsies. Pārējai pasaulē nav jāzina, ka tev visi nav mājās, ka tev ir mentālas problēmas, ka tu esi mazlietiņ, žim. Tas nevienam nav jāzina. Izņemot tavam ārstējošajam ārstam un tev pašam. Bet tu nedrīksti sēsties pie stūres un apdraudēt citus. Jo ne jau tas, kurš brauc ar tiem 85 apdraud. Tu apdraudi ar to, ka tu esi psihiski nevesels. Ka tevi tas besī. Ja tev dienā jābraukā, nezinu, tur no Liepājas uz Rīgu un atpakaļ tur uz darbu vai no darba, kurš sākās tur 9, tad esi tik laipnas. Apskaties, cik ilgā laikā tu normāli vari aizbraukt. Liepāja Rīga 2,5 stundas. Ideālais, normālais laiks. Un ja tev 9 sākās darbs, tad tev ir jāizbrauc 6:30. Nevis 7 vai 7:30 un pēc tam uz 9 jāpaspēj uz darbu. Jo uz ceļa apkārt jebkurš cits braucējs absolūti nav vainīgs pie tā, ka tev tas darbs atrodas 220 km attālumā no tavas dzīves vietas. Tu to darbu izvēlējies. Ja tu saki, man Liepājā nav kur strādāt, tādēļ man tur bija jādzīvo, jāstrādā Rīgā, strādā, neviens tev to neliec. Īrē dzīvokli Rīgā, lai tev nevajadzētu skraidīt. Negribi īrēt to dzīvokli Rīgā, gribi tad tie tavi riski, tava atbildība. Nevis kāda cita, kurš sēž tur uz ceļiem un arī brauc. Man piemēram šodien svētdiena, bet es braucu darba darīšanās. Braucu mierīgi. Esmu izplānojis jau laicīgi, apskatījies, pie kā man arī, ja man praktiski gan 350 km jānobrauc līdz mērķim. Pēc tam vēl tikpat jānobrauc atpakaļ. Ko man tagad? Iespiest čību grīdā un lidot kā nenormāli. Un kliegt bļaut uz visiem, ka tur šausmas viņš tur vēlkās un viss. Vienīgais labums tagad ir iesācies šitas te variants ar tiem vidējā ātruma. Tagad arī braucu posmā, kur ir vidējā ātruma radars. Paldies Dievam, šeit cilvēki sapratuši, ka var braukt 90, 95, sots par to nebūs. Ka tas vidējais ātrums tie 90 būs jebkurā gadījumā. Otra lieta ir, starp citu runājot par vidējo ātrumu, tātad baigi interesantā feature. Arī mazliet no fizikas jomas un matemātikas, bet, mēs redzējām šogad matemātikā, 1/3 vispār ar 0 pabeidz, eksāmenu, kad neatbild vispār ne uz vienu jautājumu, nezinu, kā viņa veikalā. Nē, pareizi, tagad jau nauda nav jāskaita, piegāja kartiņa, pīp, kārtībā. Cik tur bija, nebija, kasieris zina, nepietiek līdzekļi, labi, nolaižam ausis un ejam projām.
Cik reāli ir naudas, nav naudas, skaitīt jau vairs nav vajadzības. Matemātika arī nav vajadzīga. Bet mums toties ir tehnoloģijas, ja? Ir visādas bāzes un citi agregāti mašīnām ir bordatori un viss, teiksim, man mašīnai rāda ne tikai vidējo degvielas patēriņu, man rāda arī vidējo ātrumu. Teiksim, es uzpildu bāku, es visu salieku uz nullēm. Līdz nākamajai bākai. Lielākoties man sanāk braukt starp pilsētām. Tas nozīmē par šosejām. Tātad šos te 90, nu, kā jau es teicu, neesmu es nemaz tik balts un pūkains. Braucu arī 95, 98, kā jau mēs visi. Bet izvērtējot apstākļus, ja? Bet tā kā es esmu nobraucis kaut kādus 800 km un es atkal pildu bāku, tad pastoties vidējo ātrumu, viņš rāda 59, 57, 62 km stundā. Lai gan lielākoties gandrīz es it kā braucu pa šosejām. Tas ir tiem ātriem skrējiem, kuri domā, ka viņš tagad no Liepājas izlecot ārā tur un pa pusotru stundu aizlidos līdz Rīgai. Tas ir iespējams. Iepriekš strādājot vienā no valsts pārvaldēm, man bija tāda iespēja, ka bija brīži, kad es varēju lidot. Papagaļa priekšā pakaļā, žība grīdā, mauca. Pusotrā stundā no Rīgas līdz Liepāja elementāri tas, ka tev papagaļa izdzenā visu satiksmi pa priekšu, un tu tikai tā brīvi nepiespiest velc. Tiklīdz papagaļa pazūd, tā vidējais ātrums 65, 70. Lai gan it kā lielākos šosejas daļu tu esi maucis. Tad lūk, uz tiem 220 kilometriem jūs maucot ar savu it kā 120 un lamājoties uz visiem, kuri tur valkās ar 80, jums pa priekšu traucē satiksmi, traucē jums kustēties, veicot riskantus apdzīšanas manevrus. Un tā tālāk, jūs vidējais ātrums aizbraucot līdz Liepājai būs kāds 72 km stundā. Pa kādiem 1,5 līdz 2 km ātrāk nekā tas, kurš būs to pašu posmu braucis ar 90 līdz 100. Un rezultātā gala mērķi, ja no punkta A līdz punktam B, gala mērķi jūsu starpību sastādīs 15 minūtes vidēji. Un ne vairāk. Toties, lidojot, apdzenot un tā tālāk tā joprojām jūs pakļāvis sevi, veselu gaudu citu nevainīgu un vispār nekam nevajadzīgu jūsu dzīvē cilvēku dzīvības, veselību. Un neko neesat gala rezultātā vinnējis. Varbūt pastiepis savu krāniņu esat pa kādu centimetru. Bet arī to jūs redzēsiet tikai jūs, to spogulī pārsvarā. Un savā galvā. Tādēļ, ka baidos, ka ļoti daudziem vai daudzām tas krāniņš tāds un lielāks viņš arī nebūs palicis. Kas attiecās par apdzīšanu, šeit te arī. No un vēl, kas pēc tam liek tur taisīt apdzīšanu, tur riskantu un tā tālāk, tādēļ arī tiek pakļauti briesmām. Cilvēki, atgriezīsimies pie ceļa satiksmes noteikumiem. Apdzīšanas manevrs, veicot apdzīšanas manevru, ir jāpārliecinās par tā drošību, ka apdzīšanas manevra izpildīšanas laikā netiks pakļauti briesmām ne pats,
ne citi satiksmes dalībnieki. Exiting average speed enforcement zone. Līdz ar to jums nav jāapdzen. Nē, kādreiz es jaunībā man uz mājā, mašīnai, smagai mašīnai, fūrei aizmugurē bija rakstīts. Cilvēki baigi prikoļna uz to visu reaģēja. Tagad tas jau ir nogājis etaps, tas vairs nav interesanti, tas vairs nav jautri, bet tanīs laikos, ziniet, tur bija tāds saudabīgi ķūņinga variants, jā. Un man bija uz vienām durvīm rakstīts. Neesi pārliecināts, neapdzen. Lai gan toreizējā ikdienas smagākais trafiks bija līdzīgs kā tagad svētdienā šodien, kur es braucu, jā. Svētdienās vispār tur vējš dzenāja putekļus. Tas bija, uz otrām durvīm bija rakstīts: mīļais, nesteidzies, tevi gaida mājās. Daudziem tas baigi patika, brauca garām un rādīja, tu baigi foršais uzraksts un tā tālāk. Nezinu, vai kādam tas deva kaut ko vai nedeva, bet godīgi sakot, es domāju, ka šādi uzraksti būtu veselīgi arī šodienā. Jo, spriežot pēc tā, kas notiek uz ceļiem, neviens neatcerās to, ka viņu kāds gaida mājās. Tas ir viens. Par to neesi pārliecināts, neapdzen. Kā jau es teicu, pārliecība visiem ir augstāka nekā patiesībā viņa ir. Tanī pašā laikā mūsu jaunats, man tāda bišķiņa ne profesija, teiksim tā, bet nodarbošanās viss saistīt ar to, ka es redzu jauniešu fizisko sagatavotību, teiksim, jā, un jauniešu, nezinu, to varētu nosaukt par pašsaglabāšanās spējām, ja? Un es jums varu pateikt, manā bērnībā 5-gadnieks bija vairāk sagatavots pašsaglabāšanās, un viņam labāk strādāja pašsaglabāšanās instinkti, nekā šobrīd 25-gadniekam. Es savām acīm esmu redzējis no 5 cilvēkiem, kuri skrienot aizķerās aiz viena un tā paša zariņa vai saknītes, vai kā viņi tur nosaukt, jā. Viņi mauc reāli ar degunu zemē iekšā. Pārsistas pieres, pārsisti deguni, zodi. Man bērnībā, kad es kritu, man bija nobrāsti ceļi, nobrāstas plaukstas. Deguns, piere, viss mūžīgi bija vesela. Arī šajā brīdī tas vēl ir tieši tāpat, lai gan jau man ir 55. Elementārais pašsaglabāšanās instinkts nolikt sev priekšā rokas pilnībā nav kā tāda. Un tā es iedomājos, kas notiek pie stūres. Kad viņš izdomā apdzīt, nespējot izvērtēt attālumu no pretīm braucošās mašīnas. Un nav brīnums, kad ir šīs frontālās sadursmes, tādēļ, kad tīri no pieredzes, no savām zināšanām, man ir skaidrs, ka viņš mauc, ierauga pretīm braucošo, kaut kādā brīdī viņš saprot, ka savu manevru pabeigt viņš nevarēs. Viņš nedara nekādus mēģinājumus kaut kādā veidā izvairīties no šīs sadursmes. Viņš nespēja pieņemt šo lēmumu, jo ja viņam smadzenes automātiski nespēja pateikt, tev ir jānoliek rokas sev priekšā krītot, tad šādā ekstremālā situācijā viņam smadzenes vispār izslēdzās un nesaka vispār neko. Viņas aiziet gulēt. Un persona vienkārši lielām acīm ieplēcušām skatās pretīm braucošajā un mauc purnā iekšā. Viss. Solda čupa, 2 zilas acis.
Viņam neienāk prātā, ka labāk iemauk pretējā grāvī, štrona dzelži būs sasist. Bet es būšu dzīvs. Viņam neienāk prātā nolikt pa mēmajiem un pamēģināt atgriezties savā joslā. Par to visu klusē. Viņa smadzenes. Viņš mauc tieši face up. Tā ir mūsdienu jaunatnes pašsaglabāšanās spējas. Pareizi sakot, šo spēju neeksistēšana. Un pēc visa šitā ir jāsaka, ka, izvērtējiet to, vai jūs varat sēsties pie stūres. Nevis, jā, es varu, bet izvērtējiet. Aizbeigšu 30 minūtes, pusstundē braukts. Trase tukša, neinteresanti. Varbūt vēlāk tad. Veiksmīgu dienu visiem, jauku atpūtu.